Eksperiments, kas var beigties ar traģēdiju. Tā dabas draugi izsakās par Baltkrievijas ieceri būvēt atomelektrostaciju. Lai gan Latvijas, gan ārvalstu vides aktīvisti uzskata, ka stacija var apdraudēt Latvijas iedzīvotājus. Un šīs bāžas šodien pauda arī par vides aizsardzību atbildīgajiem. Vairāk stāsta Laura Vonda. Vietu savas atomelektrostacijas būvēja Baltkrievija izvēlējusies aptuveni 30 km no Lietuvas robežas. Līdz Latvijai no šīs vietas ir aptuveni 110 km. Lietuva šim projektam jau pateikusi nē, nu jāizlem ir arī Latvijai. Tāpēc stāstīt, kā plānotā atomstācija ietekmēs vidi, šodien ieradās viesi no Baltkrievijas. Līdz ar viņiem atbraukuši vides aktīvisti gan no Baltkrievijas, gan Krievijas, lai brīdinātu, ka Baltkrievijas sagatavotais ziņojums par tā drošību ir virspusējs un nekritisks. Tas ir eksperimentāls projekts. Reaktors ir ražots Krievijā un šobrīd tāds nekur pasaulē vēl nedarbojas. Krievijā tikai vēl tiek būvēts 2 stacijas ar šādiem reaktoriem. Baltkrievijas puses apgalvojumi par tā drošību pamatot tikai uz teorētiskiem aprēķiniem un modeļu izmēģinājumiem. Tātad pastāv šaubas. Vides draugi neatkarīgajā ziņojumā arī apgalvo, ka Baltkrievija novērtējumā norādījusi pārāk pieticīgus iespējamās katastrofas apmērus. Šajos secinājumos ieklausījušies arī Latvijas vides aizstāvji. Nav skaidrs, kādas tehnoloģijas tiks izmantotas, kur un kā tas būs, bet ir pavisam skaidrs, ka tas būs ļoti tuvu Baltkrievijas robežā Latvijas otrai lielākajai pilsētai Daugavpilī. Līdz ar to iespējamie draudi vai avārijas viennozīmīgi ietekmēs Latviju. Tieši tādēļ mēs domājam, ka Latvijas vides ministrijai nebūtu jāsaskaņo šis projekts. Tikmēr vides ministrs Raimonds Vējonis uzsver, saskaņošana vai nesaskaņošana paša projekta īstenošana neizšķirs. Atzinumam ir tikai rekomendējošs raksturs. Proti Latvijai ir tiesības piedalīties diskusijā, bet Baltkrievijai tiesības šo viedokli neņemt vērā. Savukārt Lietuvas rīcību ministrs sauc par divkosīgu. Tad, kad mēs mēģinājām iebilst par jaunās Ignalinas atomelektrostacijas būvniecības nepieļaušanu Latvijas pierobežā, tad lietuvieši pietiekami klajīgi ignorēja mūsu šos iebildumus un pieņēma lēmumu, ka viņi tomēr būvēs atomelektrostaciju. Tā kā zināmā mērā es šeit vairāk uzskatu, ka tā ir cīņa par elektroenerģijas tirgu, kurš pirmais uzbūvēs atomelektrostaciju, jo 2 atomelektrostacijām šajā reģionā vietas gluži nebūs. Tikmēr vides draugi uzsver, lai arī Latvijas atzinums nav izšķirošs, būtiski ir neiesaistīties nepareizu lēmumu pieņemšanā. Vides ministrijai ir vēl daudz laika domāt, vairāk nekā pusgads vai pat ilgāk, jo ierēģi sola izvērtēt arī dabas draugi iesniegto alternatīvo ziņojumu. Laura Vonda, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.